Ēdīns ir atgriezies. Pagājušajā reizē bija Ķēkaps un Kate. Jā. Varbūt nākamreiz būs vēl kāds. Bet jā, es teicu, Šobrīd es esmu Matai Čoms. Jā, Ēdīns vienkārši bija atbrauc pēc merch pakaļ. Kur ir lauksātas merch. Te varbūt jums grūti redzēt, bet rakstīts ar pupiņām netik labi. Un šeit ir slepens ziņojums. Ja jūs tās ikonītes varat atšifrēt, tad jūs zināsiet, kas tur rakstīts. Diemzīs. Jā, tā kā, nezinu, esat aktīvi laikojat, komentējat, un varbūt jūs tieksiet arī pie kā tāda pa brīvu. Bet tā var nopirkt citās vietās. Bet runājot par šovu, kur jau 7. sērija lauksētē? Number 7, numur 7, veiksmīgais skaitlis 7. Jā, cik vēl pāris cilvēki skatās vēl? Nē, pagaidām vēl ir interesanti, jo visi krūtie bērni vēl ir skoliņām. Viņš vēl neizmet. Visi jaunieši ir lauksētē. Izmet visi tā kā mileniāļus. Atstāja tikai Gen Z. Stilīgi esmu priecīgs atgriezties un ka es skatījies lauksētu kopā ar tevi, jo ko man citu var darīt, ko es citu varētu darīt. Labi, tad es tev paskaidrošu, kas šajā sērijā būs. Šajā sērijā būs bišķiņ maza drāma un tad izbalsošana. Wow, okay. Gatavs, skaties. Un Jēkabs ir pavārs un viņam tik labi sanāca pavarēt. Pavarēt? Jā. Viņš tāds pavarīgs čals. Tā kā izbaudi. Un es centīšos izbaudīt kopā ar tevi. Man vajag uzzināt, kas jādara vispārībā. Jā, mēs aprasīja varbūt. Agnes kā darba vadītājs ir kā zīdainis bez konfekts. Brokastis beigušās, jau tuvojās 9:00, un mēs prasam, ko mēs darām. Viņi saka, pēc pusstundas. Saka, labi, sākam pēc pusstundas. Kā darba vadītājs saka, tā ir. Saprat, jaunākā dalībniece šonadēļ ir darba vadītāja. Un jau ir problēmas, un jau ir kaut kas neskaidrs. Jā, viņi ir zīdainis bez konfekts. Ne ar vienu to darba vadītāju nevar būt apmierināts cilvēks. Tikai visi darba vadītāji, ko sūkās, nemāk vadīt. Jā, vajadzētu kaut kādu revolūciju uztaisīt, kaut kādu apvērsumu viņiem visiem. Jā, sanāk, Agnes. Možda to pašu Agnes jāiemet pusdienās. Toms baigi neapmierināts. Tom vietā būtu dusmīgs. Fucking Agnes ir darba vadītāja. Es gribēju, lai mums liekas darīt taisīt Snapchat bildes visiem. Es gribētu, lai mans darba vadītājs pārzinātu Snapchat. Jā, kā tu vari uzticēties cilvēkam, kurš nepārzina Snapchat? Jā, tas ir viens. Un otrs ir, iedomājies, ja pēkšņi mums paliek garlaicīgi. Jā. Es gribētu dzirdēt, kas ir jaunākais brainrots. Kas šobrīd, ko jaunieši skatās. Un, darba vadītājs ļoti labi piemēros tam ir. Vispārējais plāns, vispārējais apjoms, kas mums ir jādara. Jāvāc no tupas. Kas tikai tā līdz? Nē, mēs iesākam ar to, tas ir primārais, un pēc tam ar cerībām, ka mums pietiks laika tās čupas un vajadzēs vest tur uz tā ceļa, kur mēs salikām. Toms ņirgājās, jā. Bet tas, ko jūs neievērojat, neviens neievēroja tas, cik ļoti Uvis viņu respektē kā darba vadītāju, neviens pīp nebija. Es arī pārsteigts, cik maz pīp šajā sērijā ir. Ir īpaši no Uvi. Jā, viņš tikai atbalsta savu meiteni. Savu darba vadītāju atrada īsto. Jā, tā ir viņa īstā un vienīgā darba vadītāja. Fucking meiteni. Zinām, brīvās skūs nesāk vilkt savu pulksteni, tā kā Toms tur skatījās, tur. Pasties man roku. Vajag man ir pirkstiņš arī. Cik ir pulkstenis? Pusstundu vēlāk sākās darbi pēc brokastīm. Un nav problēmas. Jā, visi ir pār, visi tikai jē. Visi tagad māk pulksteni pēc jā, Uvis, kā man pastāstīja, kā vajag. Bet labi, ka mums stipras meitenes ir. Jā, meitenes mums ir spēcīgs, drosmīgs, taču baļķi vēl, un arī šitās taču pavadās. Tur nav nekādas īsti koncentrācijas, nav uz ko vispār. Pēlad vienkārši. Baigais haters, ne? Tomasīno, tā kā nav labās augstās domās par Agnes. Viņam laikam Jānis nodeva vēstuli no sievas, ka viņš tā kā pārāk draudzīgs tām meitnēm. Klausies, bišķi uzgriez to heitošanas līmeni pret pārējām sievietēm. Cerēju, tāda sajūta, ka tu tur kaut ko gribi vairāk. Varbūt viņš reāli greizsirdīgs, ka Uvis visām meitnēm patīk, un viņš atnāca šitā te. Jā, viņš nevajadzēja rādīt. Fucking shit, tas jau nav laulības gredzens, tas ir zelta gredzens, ko es nesāju. Tas man sprīdīši gredzens. Es atradu uz ielas. Wow, paga. Jēkabs vienkārši bez krēkla tikai priekšautā. Tieši tā, mēs pārnesamies. Seksīgais pavārs. Mēs pārnesamies uz šo karstāko lauksāts vietu, virtuvi. Šonedēļ karstākā vieta ir virtuve. Nevis tāpēc, ka tur plītis ir karsts. Tāpēc, ka tur priekšauts. Čāls priekšautā un vienkārši gatavo ēst. Viss drēbes iet? Ļoti krūtīs tās, ka vienkārši Čāls Jēkabs ir īpaši gatavo ēst tikai priekšautā. Viņš tur gatavo. Normāli iesvīst tikai, lai pacenstos kaut ko uzticēt. Desiņas gatavo? Paklausies, tev tas jādzird. Jēkabs izcili gatavo. Man cepās cāļa ir bītes ar pildītas sīpoliem. Nav slikti, bet es nezinu, vai
tas ir tas, kas mums te lauksētā vajadzīgs. Ko tu, bļāviens, kas viņam notika? Tas ir miežgrauds, acīm. Vai ne, Toms miezes, brāļ. Miežgraus dirsā. Kas viņam ar garstāvokos, bļēns? Tāds kvadrāta dibens. Tom, saņemies. Nē, nu beigies neapmienājies. Tāds pipars. Tāds sajūta, ka šonedēļ čaklo dod par to, kurš vairāk nodiršķīts. Es ar tās taisīšu biskvītu ābolkūku. Labāk viņa rokas būtu šeit, un mēs ēstu kartupeļus ar nezinu, cīsiņiem. Labāk mēs ēst kartupeļus ar dubļiem un izpļautiem tomātiem. Man vienalga. Bet viņa rokas būtu šeit. Šeit pie manis ar maniem gurniem. Tāds labāk Tas stiprās jākam broks. Cīsiņas kartupeļus. Cīsiņas kartupeļus arī tik vienkārši sagatavot. Tas arī darbs un laiks. Ķīpa, bet ko viņš tur taisa? Biskvītu, ābolkūku. Biskvītu, ābolkūku, lauksētā. Līdz pat restorānā to nevar dabūt. Un lauksētā to var dabūt. Jākams ir virtuvē, protams, var. Seksuālo pavāru sēta, brāļs, tur vairāk ir. Tieši tā. Seksuāli cīsiņi manā lauksētas virtuvē krīt. Jēkabs mums gatavo labi, bet to velk tāda sajūta, ka viņš velk to garumā, lai nav jāstrādā. Nu, atpūšās, krāj spēkus. Kas tas bija? Kas tas bija par maisīm? Kaķu brokastis. Arī izties kaut kāds pelējuma galerts, tagad sajauks pelējuma galerta mērce ar riekstiem. Pagājušā gadā kāju pirkstu starp graudus. Apmaisīt ar cūku spēķi. Tā, lai tā kā padziļinātu tie garši slāņi būtu. Jā, lai ir vismaz 70 sēnīšu veidi, tur sēņu veidami. Okay. Vai nu, bet tā jau izstāst garšīgi. Nē, nu ņemīgi. Let's go. Let's go. Ar gurķīšiem tieši labi. Kā teiktu, fuck you, Fuck you, rakju. Svaigi. Gribu sadarēt, ka viņam nav apens? Vēl izstāst, ka viņam nav apens. Nafag viņam apens. Ja tik ilgi tas virtuvē, tad tev būs grūti čurāt ar apenēm. Tā vajag, lai uzreiz, kā vienkārši. Pacelt priekšot. Atpakaļ pie darba. Pat vienā burkā. Uzreiz to var paņemt, pielikt pie pelējuma galerta. Ak, Dievs, ko mēs runājam? Slēdz tālāk. Jēkabs ļoti labi gatavo ēst. Salīdzinot ar citiem pavāriem, viņam ir, var redzēt, ka viņam ir pieredze. Kamēr visiem visu saliek, visi jau pāēduši, tikai tad sāk ēst. Tā, haotiski diezgan. Tomēr mums ir vēl ābolu. Saimnieks visus neapēd. Biskvīta ābolu plātsmaizi. Tik jocīgi, viņam ir uzvilkts vēl cimds, bet tāds sajūta, ka viņš ir vēl kailāks. Kā tas strādā? Viņam ir tāda enerģija. Ļoti erotiska enerģija. Viņš vienkārši tā casually atnesa biskvītu, ābolu tortu, kūku, sacepu un biskvītu. Mēs tev piedosim kavēšanu daļu maizītes. Labu apetīti! Paldies! Jo! Jā, kaut kāds vēlns atnāca vienkārši pie visiem patrauc. Es varētu domāt, ka tas zin, tie dārza rūķīši. Jā, vai arī tāds. Kaut kāds pretīgs čalis. Jebkurā gadījumā. Man šķiet, ka te bija sataisīta cāļa filējas rullīši karija marinādē. Līdzīgi, bet ne filē, bet šķiņķīši. Kā viņš ir tāds nūģis. Džēri, ko viņš tur ir iedomājis? Ko uzminējis, ko es tikko sagatavoju? Nē, bet saka džēri nūģis. Cālīši? Nē, tie nav cālīši, tie ir šķiņķīši. Šāds gan jau viņam skolā arī bija slikts atzīmes. Gribēju tā kā reāli parādīt savu Jo. Es jau zinu, jā. Es jau zinu, kas jums tu ir. Nē, tu neko nezini. Tu biji virtuvē. Skaties, kā tie šķiņķīši rulējās. Kā viņš tur marinādi liek. Nu, nē. Tu redzēji, kā es svīdu? Šķiņķīši. Kādā salckābajā mērcē, ne? Vai kas tas bija? Salckābā mērcī bija atsevišķi. Kristi tāda, facepalm. Kas grib tālāk no šajienas sēdē. Viņš izstāsta, ka katrai dākšana nodēļ un to izskatīs. Šīst. Un arī ābolu plātsmaizi. Tomēr tā ir ābolu plātsmaize. Vairs nav biskvīta ābolu kūka. Pats nezinu, ko gatavo. Varbūt viņš sāka, ka bija biskvīta kūka, bet tur nesanāca. Bet tur ir nianses. Jo tur tā kārtiņa nebija tik raukšķīga. Tur ir tās nianses. Viņš pārāk slapi. Pa minūti pa ilgi, viss tas cits ēdiens. Kā no kūkas tas pārvēršās par sūdu. Plātsmaizi. Dirs plātsmaizi. Ābolu dirs plātsmaizi. Džēri diezgan dīvaini šajā sērijā, skaties, ko viņš vienkārši izdomā izdarīt. Ja es viņu izdomāju, ko tādu, kādu šis ļoti krūts kādus izbauda. Darba vadītāji, palūko lūk uz šo.
Iespaidīgi. 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 Tieši darbi vadītāji. Palūkošu šo. Skatās vēl ilgi. Un līdz ar to, lai nodemonstrētu ne tikai uvju spēku, sadali lūdzu pilnīgi visus. Tur kaut kas jākomentē. Es nezinu, es dzirdu, es smieļu. Palūkošu šo. Ok, visi, kas skatās šo video, palūkojiet uz šo. Ok, jūs palūkojieties? Nē, palūkojieties vēlreiz. Iespaidīgi. Jā, tas ir iespaidīgi. Ja jūs gribat būt tikpat stilīgi kā Uvis, nopērciet Lauksētas merch. Kur ir 2 varianti. Pupiņu krāklis, tā kā, priekš viņa. Un Enigma. Un 222 laiki līdz nākamajam video pie šī video. Un mēs izlasīsim kādu no komentētājiem. Pa brīvu drēbe. Varbūt tieši to, ko Edvins ir vilcis, krāklu kādam uzdāvināsim. Jā, es baigs svīstu. Jā. Un nemazgāju krāklu. Divās vienādās komandās pēc spēku samēra. Tagad. Tur sanāk, Agnesē jāsadala 7 cilvēks 2 komandās, vienlīdzīgās. 7 cilvēks 2 komandās vienlīdzīgās? Jā. Un tur ir 3 čaļi. Ej, pasties. Jā. 4, jā. Uvis, Agnese, Krista un Jēkabs. Un kas ir vienlīdzīgs. Nu, viņi ir tikko skolu pabeigusi. Ko tu gribi, viņai vēl matemātika nav līdz galam? Jo! Saprat, Agnese sadalīja 2 komandās. Vienā ir Kate, Sanita un Toms. Un otrajā komandā ir Jēkabs, Uvis, Agnese un Krista. Pagaid. Jēkabs un Uvis vienā komandā? Un Krista. Krista vēl ir 500 kg masas spēks. Zirgspēks. Wow, ok. Un viņam ir jādara kaut kas tāds, kur ir svarīgs? Skaties, vajadzēs, jā. Un kā domā, viņi priecīgi par to visu ir? Agnes gan jau, ka ir priecīga. Toms vispār tas šokā. Toms viņa jau skolu pabeigusi. Viņa īstenībā ir pabeigusi ielas skolu. Viņa zina, ka uz strelkām vajag stiprākos ņem. Vienkārši tos vecākos un stulbākos vienā komandā. Ja nebūtu jāiesaist... Viss kārtībā, Agnes, tavs lēmums ir izdarīts. Tu esi vadītāji, visi kārtībā. Visi kārtībā. Visi kārtībā. 1 nedēļu vairākumā, 2 nedēļu vairākumā. Viss kārtībā, malec. Kā domā, Tomam viss kārtībā? Es nezinu, bet, ja gadījumā viņam nav kārtībā, viņš ir pačkočs to. Jā, Agnes, viss kārtībā, es nezinu. 1, 2. Palīgā man nedogodīgā komandā. Brēns, bet tā ir, ka nesadala vienlīdzīgās komandās. Ko tu turpināt dzīvot, ja aizmirst par to, ka tikko man sadalīja negodīgās komandās? Viņš pats vainīgs. Viņam vajadzēja tāpat uz vietas vienkārši noklaunēties, sadalīties 2. Noklaunēties viņam arī vajadzētu. Agnes jūs ir sadalījusi pēc spēku samēriem. Vienā komandā Toms, Kate, Sanita, otrā komandā Agnese, Jēkabs, Uvis un Krista. Jūsu uzdevums ir šāds. Pasteieties uz šo. Kāds uzdevums viņu varētu? Mēs šķēp. Domāju, ka viņu kādu, kad fizikas mājas darbu viņu varētu izpildīt. Tā komanda? Jā. Diez vai, jā. Viņam vairāk spēku nekā smadzeņu tur. Kā viņi vienlīdzīgi sadalīja. Tur ir spēks un tur ir smadzenes. Labi, ka viņi sadalījās vienādās vienlīdzīgās komandās, jo tagad viņai vajadzēs pildīt skaistu uzdevumu. Skaistu. Signāla. Katra komanda veļ 1 rulli virzienā uz to pusi. Kura komanda pirmā aizvels rulli garām man, tā iegūs balvu. Kas ir balva? Komanda, vienojoties, varēs izvēlēties. Jūs varēsiet pastīties, kā uzdara šito. Jā, bet stilīgi. Kuras komanda uzreiz tur dabūs kaut kādu īpašumu? Īpašumu? Tur izstāst pēc kaut kādas zemes līnijas. Jā, vai arī mīlsvēseli no Jāņa. Jā, slēpa no formulu, kā pupiņas sašķirot ātrāk. Šīs nedēļas sliņķi. Es reāli nezinu, ko viņi gribēja, lai es daru. Man šķiet, ka es diezgan godīgi sadalīju. Paldies par spēli. Paldies par spēli. Varat izlemt jau tagad. Ak, Dievs, negaidīja, no kāds kaņai būs tāda lūzers enerģija. Jā, arī jau tagad viss tur darīt. Tieši tā viņi varēja ar meditācijas spēku to rulli rulēt. Jā, tiešām. Dabas spēku. Tomēr velt rulli, tas arī spirituāls pasākums. Tas nav tā vienkārši. Plus viņai vispār Čubaka ir rados. Viņa to spēku varēja. Tas viņai arī attaisnojumi karalis bijis rados. Padošanās, kas tur padevās baigi. Uz vārdiem sliņķis sāksies cīņa. Lauku sētas sliņķis! Wow! Redzēji, kā viņš izlūkoja? Tu redzēji, kā Uvis kaut ko tur izdomā? No tā sanāk domā? Jā.
Jā, bal. Nu, rulē. Tas viss. Mēs nepadevāmies, mēs gājām, cīnījāmies un sparojāmies. Viņas divi nedarīja. Es ar Jāku viņus apmet riņķi un pēc tam mēs divi tā vienkārši maucām uz priekšu. Saprati, kā viņš izdomāja to atrunu. Tur mēs tāpat divatā uzvarējām, mums nevajadzētu. Jā, bet tā arī izskatījās. Jā? Agnes Pagano Krista. Kāds Krista vienkārši nevarēja nemaz tik ātri paskatīt, kā viņi rulē to rulli. Ja vajadzētu to rulli gremdēt, tad viņi varētu. Man, ja viņi volejbolu. Vai arī tā arī var. Jā, padot rulli. Ja vajadzētu uzņemt rulli, tikai kurien skrīt rulli. Jā, nu ir atšķirība, vai vēl divi puiši vai viens. Davai! Krista kā basketbolu mūlnies, driblē. Tas kā es tos iepirkumu rātījumus. Agnes šitā te no priekšu vispār. Tā kā mēģina tikai apturēt, lai nezinu, ko tik ātri. Vielai vienlīdzīgāk. Jākaps vispār tur ar savām, nezinu, zirga šitiem te. Jā. Jāstādina puslīgi. Stādinam. Fiksēts rezultāts. Kurš uzvarēja? Nu jā, tad pagaid, kurš tad uzvarēja? Tas stulbs uzdevums, nevienkārši rulēt kaut sienu rulli. Atkal reāli uzdevums tur, kur tiešām skaitam ir nozīme. Nebija, bet bija godīgi sadalīts komandas. Katra izstājās, ka tur vienu brīdi viņai bija bail no tā, ka viņi domā, pagaid, tur man mati tikai ir. Nē, tie salmi. Tie varbūt bija tikai kāds mati. Tas rulls. Šis rulls ir jā, no kāds matiem taisīt. Es tikai ko izņēmu, zinu, no izlietnes. Tad izrādīt, tie kāds mati. Un ļoti silts ziemā būs. Tie, protams, apvainojušies, kā mazi bērni aizgāja projām. Lai pastrādā šonadēļ paši. Lai paskatīšanās kādi, mēs nākamā tik strādā. Jā, Jākaps virtuvē, kas paliek Agnes Uvis un Krista. Lai mačī. Iedomājies? Tāda zaudētāja. Viņa apvainojas, pat neaizmirst savus mācas atpakaļ. Rājas, viņi reāli tagad, mēs tagad nestrādāsim, mēs izbas riņķi, lai viņi čakli. Oh my God, šis skaists tāda zaudētāja. Darba vadītāja, tā, kura izlēma Agnese. Par vienlīdzīgām komandām. Kā komandām. tev liekas, kā mums šito risināt? Lai ir mēs varam, vienlīdzīgi. vilkt salmiņu? Sākās karš. Galīgākā bombardirovka, tur viss aizgāja uz urā. Karš sākās. Kaut kas Twitter komentāri karš. 7 cilvēki sadalīja divās komandās, uzreiz karš. Tik viegli cilvēks sadalīt. Jā, mēs tikko vakar vēl visi draudzējāmies. Tagad mēs sadalījāmies un karš. Pie visu vainīgi ir jauna meitene. Sīkā, jā. Jaunā, izskatīgā meitene vienmēr pie visu vainīgi. Jā, viņi tagad strīdēsies pie galda vienkārši. Grib paklausīties? Vai? Igor viņiem nedot uzreiz atbildi, tāpēc, ka viņi vienkārši... Tagad tu vari bišķi paklusēt. Viņai ir smadzenes vai nav? Cieni viņu vai nē? Tu nevari viņai atļaut vienkārši runāt? Tā ir mūsu izvēle. Nē, es jautāju viņai. Viņai darba vadītāja. 4 cilvēki uzvarēja. Man es to visu varēju ļoti viegli atrisināt. Pagaidiet. Redzēt, tagad mēs varam visi mierīgi atkal būt, vai ne? Un visiem tad, jēj. Bet Ines, cik Uvim stresaini vispār dzīvo, viņš laik tikai pārdzīvo pa ko tādu. Es laikam neapmierinās. Ines, ja nebūtu kameras, kā tur viss piekaut būtu, nezinu. Nopietni. Viss būtu vietām salikt. Klausītu, tikai, viņš to pavēlēt. Nē. Viņš atnāk tas šitā te parādīt. Tad jā. Tad tas būtu iespaidīgi. Un tu varētu ļaut viņai šo atbildību arī nevis visu laiku jaukties pa vidu. Un ja katram no jums būtu tāda iespēja izvēlēties, vai jūs to tiešām neizmantot? Filosofs tāds atradies. Nē, tas vajadzēja ierunāt. Ja jūs būtu Agneses vietā, vai jūs nedarītu to pašu, ko Agnese? Es taisu biskvītu fondēnu atpakaļ virtuvi. Tad nezinu, zemeņu, kas tur lazaņu vai kā... Jā, zemeņu cūgaļas rībiņas ierunājās. Kas tur nezinu, sausās toaletes, kartupeļu šmigu. Sausās toaletes kartupeļu šmigu arī. Tāpēc es ceru, ka tā ir pēdējā reize, viņš kaut ko teiks. Jā, izteikt viedoklis, tā kā nav jākaba lieta. Nevajadzētu. Ir ceļš no Zilons studijā. Plus viņš drēbēs. Tu redzēji Zilons studijā, ko par menstruācijām stāsta? Viņš izsaka savu viedokli drēbēs. Kurš viņu klausīsies? Es toši ne. Ja tu būtu otrādāk. Nē, es neņemu tādu varas pozīciju. Es neteiktu, tā kā tu pateici. Nesalīdzini mani ar tevi. Tieši tā. Neslīdzi man ar tevi. Un pēc tam nākamais katra ir varas pozīcijā. Viņi paņem visu 3 čais. Nevarējām vienoties savā starpā, sākām
vienkārši nepatīkami. Bija ļoti nepatīkami, ka tevi jau ieliek par sliņķi kaut kāda Agnes. Man mīļākā daļa atkal. Yes, beidzot viņš atkal. Jākabs atkal pagatavoja ko paēst. Skaties, ko viņš pagatavoja. Okay. Vakariņās ir krabi noņu salāti ar ķīnas kāpos, bet... Pasties kata. Krabi noņu salāti. Ar ķīnas kāpos. Tas ir tik labi. Svaiga kalnu avota krabju salāti ar zaļās tējas ķīnas kāpos. Ar Uzbekistānas, nezinu, fenhelu. Vēl ir makaronu piena zupa. Nav kaut ko labi. Ko tu gribēji? Maizīt, jā. Redzēji, ka viņam jau baili prasīt tikai. Nav, fuck, nē, labāk. Nu, ko tu gribēji? Nu, ko tu gribēji? Ko tu sūdi, ko tu sāli gribi? Kečupu tev iedot vēl. Mums vienkārši sviest klūts. Maizīt, jā. Maizīt. Uvjārdesa. Pasies, kā viņš noklāsīs maizīt. Es dalbēju. Reiz, no kuras vispār... Tas nebūs sabalansēta ogļhidrāta vispār. Kā jums būs? Kā jūs šitādas te musīšas? Kā jūs dabūsiet? Jūs gribat, lai jums aizlīd dibens, lai nākšu apakaļ atkal pliks ar tikai priekšā. Fucking Jākabs esam stīgām ēdienu idejām. Izvēlēm, jā. Desa. Bet es sadusmoju Jākabs, sākās līt. Jā, tiešām. Jākabs tāds. Un uzreiz Odins un Tors, abi divi. Abi divi. Čobaļa nepatīk, kā Jākabs gatavo? Nahuj. Krabi noņu salāti ar ķīnas krabi un, nezinu, kas tur, makaronu, pienu, rīsi. Un zupu. Ejam, bitu, ejam. Uz šejienu. Tom, paņem galdu. Tom, paņem galdu. Tom, paņem galdu, bļaļ. Tom, paņem galdu. Cikāk tev būs jāstāst šitā. Bet ir stresaini. Kad līst lietas un galds starp. Ko viņi vienkārši paliks zem abeles? Tālāk, vēl, tā vieta. Tad, kas notika? Viņi tur vienkārši bija Lietuva. Kā viņi atrisināja beigās to visu? Nu, kaut kā jau nekā. Tad joprojām neviens nezin, kas ir sliņķis. Jā, tikai tagad nosauks. Jā, tikai tagad nosauks sliņķi. Un tu redzēsi, kas notiks ar sliņķi. Labi, davai. Mums liekas, ka šis cilvēks ir patiesībā ļoti gudrs, ļoti slēpja savu īsto personalitāti un schēmo. Paldies. Ok, tas taču nav Toms. Tad Kāta vai Sanita, jā. Nu, es gan biju domājis, ka Toms. Nu, tad viņš ļoti labi slēp. Kad viņš ir gudrs. Šīs nedēļas lauksētas sliņķis. What the fuck, kas tās par acīm? Viņš vienmēr tāds sēž. Lai viņš skatās Jānu, lai nenosauc viņu nekad. Lai Jānis baidās, tad nosauc. Viņš nekad nav droši. Ja rakstīs Uvis Jānis, nav šonadēļ sliņķi. Kas tur rakstīts? Sivu, nezinu, nav laikam šeit viens nepareiz. Šonadēļ sliņķis nebūs. Sanita. Tā kā Jānis atvēra sliņķu rullīti, jā, es to gaidīju. Jā, tāpēc, ka viņa ir virs 40. Kā pēdējā virs 40, kas palika jāizslēdz vienkārši. Viņa ienīst mileniāls tur. Vai ne? Lauksēts. Visi mileniālim ir beidzies lauksēts. Ko mēs izdarījām? Vienkārši viss atstīgus. Vienkārši stilīgākie bija. What the fuck? Stulbie Gen Z. Šīs nedēļas lauksēts čaklākais Sanita. Opā! What? Wow. Kādreiz tā vispār How the turntables. Kādreiz tā bija vispār laukstādā, No, viens un tas pats sliņķis un čaklākais vienā nedēļā. Un viņai redzēja, un viņai vēl tāda kleita, tāda puķēna stilīga. Tad tikai saules puķēna. Wow, tu pamanīji to, jā? Arī čaklākā stilā bija. Gold Sanitā, secretly the smart one. Sliņķa un arī čaklākā. Un arī gudrākā. Viņi dabūja naudas balvu. Wow, normāli. Izvēle ir izdarīta. Balsojums pieņemts. Jau balsojums ir? Jā, tur viņas visi nobalsoja un tur baigi tā kā samahinēja. Un šonedēļ sanāk tā, ka 2, kuri saņem visvairāk balsu, sanāk, ja viens 3 saņem un otrs 2, tad sanāk tie 2 ir. Tā kā top 2. Top 2. Balsotākie. Jā, balsotākie. Kā tu izstāsti, ka viņi taisās cheerleadot kaut kur? Štajā tā ir mazpilsētas vidusskolas komandā. Kur 2 cheerleaderi. Wow.
Es nezinu, varbūt viņus visu varētu bišķi, viņam tā kā izstāstāt bišķi bēdīgi, varētu viņam pacelt garstāvokli, reku pastāst šito. Uvis, Krista, Jēkabs, Agnese. 4 dažādas balvas. 4 cilvēkiem. Kurš pat, bet, man liekas, koalīcijas vairs nav. Lai, ja mēs visi paplīdi, tā kā mēs esam aplīdi, visi balsojam. Visi 7. Un tad nevarēs. Visi 7 izbalsojam. Kas tad būs, jā? Visiem būs jābalk. Salmiņš vai pupiņš vai... Pupiņš būs, jā. Vai arī, kurš ilgāk varēs šitā to izdarīt. Es izmāk, Uvis varēs. Jā. Kate. 5 dažādas balvas. Tur viņi vispār kaut kā sarunā, kā balsot, vai nē? Es tā kā tik matemātikas neiespējami, ka tā sanāk. Jā. Jā. Tiešām. Tur viņi ir 7, bet tur ir 5 balvas. Dažādas jau, jā. Jā, nesanāk matemātiski. Krista. Viss plāns tika izčakarēts reāli, jo mums bija plāns tāds, mēs metam Sanitu un pretī metam Kati. Un ja tā reāli būtu sagājis, viss būtu kārtībā. Viss šitas čaklākais pilnībā izčakarēja mūsu schēmu. Uvis. Uvis uz izbalsojumu soli. Krista, Uvi. Es zināju, ka par mani būs 2 balss. Tas bija standarts. Es precīzāk. Kurš zaudēs, man liekas, ka Krista. Viņai vārdā vairāk burtu. Viņai arī tāds vārds, ka viņa krīt kaut kur. Es zināju, ka Krista par mani balsos, jo es zināju, jo viņi zināja, ka es par viņu balsošu, jo man viņa apnikus ar šitiem visiem trikoliem un tā tālāk. Bet tas, ka viņa pavilka Sanitu... Sāk viņa viens par otru balsoja? Tas arī matemātiski nav iespējams. Kā viņi var viens par otru balsot? Viens ir Uvis, viena Krista. Kad Uvis apsēdās uz soli, man bija reāls satraukums, man bija bail. Krista, Uvi, uzdevums ir šāds. Ja domājies, cik sēd, Agnes bija darba vadītāja, viņa uztaisīja sev tādu komandu, viņi uzvarēja un domāja, ka viņam plīt viss būs. Un nē, viņas boyfriend un girlfriend abas uzliek uz soli. Jā, bet man liekas, ka Krista tāpat tur visu nevienam nepatīk izņemot Agnes. Pēc mana starta signāla 5 minūšu laikā jums šie maisi jāuzpilda pēc iespējas vairāk ar sienu, lai tie būtu pēc iespējas smagāki. Kas šiem pa sienu epizodu? Sienu ruļus jāstumj, sienu maisos jāstutē. Kas tālāk būs, kur siena pie sienas jāpies? Jārāps pa sieniem. Liels paldies Samantai par to, ka montēšos video. Pirms mēs uzzināsim, kur izbalso pirms uzdevumu. Paldies liels. Pagājušajā jūs atstājāt pāris thanks. Tas bija ļoti stilīgi. Samanta priecājās, viņa pat rakstīja, cik jauki. Jā, tā kā ja jums ir bišķi peso vai dinero, nometiet arī šoreiz. Samanta būs gan jau vēl priecīgāk. Uzvarētājs būs tas, kuram maiss ir smagāks. Jūsu rīcībā būs 5 minūtes. Nē, es nezinu, es redzēju, bet tam, kuram bija smagāks maisi, mēnesis. Ja saplēsīsiet maisu un pēc tam to nevarēs nosvērt, tas ir zaudējums. Uzmanību, gatavību, aiziet! Kā tu vērtēši to uzdevumu? Jocīgi. Es nesaprotu, viņam ir vēlāk sienas un varu es netiešām, man pēkšņi bosta pazudis, nezinu, kur ir. Es īstenībā atnācu plīkām kājām šeit. Es tie svina, tā kā svina un nezinu bluķi. Pēkšņi manā maisā iek. Pēc tās iepriekšējās vēl sērijas, tur, kur apčakarēja Aināru. Kā liekas, ka varētu mierīgi. Neteicu jau, ka nedarīs neko citu. Dīvains uzdevums tev neliekas? Jā. Vienkārši maisas un sienas. Kam tur reāli vajadzēs tas maisas pēc tam? Šīs ir labs jautājums. Uzrakstiet komentāros, kam tos maisas pēc tam vajadzēs. Nezinu, Uvis pārdīs un šitīs citu un tēlos, ka tie ir tie, kur dalībnieki. Jā, gan jau Uvis tagad domā, brēns, vajadzēja nedēļā čaklāk strādāt, nevis laik darīt tā. Krista vispārībā nebija iespringusi. Viņa ļoti lēnām piegāja pie tā siena, ļoti lēnām vispārībā čiliņā, tur kaut ko tur sāka likt. Uvis tur šitā, tad kā motors āļ, tur studija iekšā ar tām savām kājām. Nav spriedzi, ne, šitie uzdevumā. Vajadzēja kaut kādu tur benzīnu apliet apkārt. Aizliet piededzināt bišķi. Jā, lai iesmās. Jo tad arī būs grūtāk, tā kā sāk beigties. Sāk beigties, salmu. Sāk beigties skābeklis. Vienlaiks ar maisi visi jādzēš. Tas kliedzieni arī bišķi uzzīt stresu. Tā mēs vienkārši skatāmies, kā cilvēki sit maisu. Nezinu, kaut kādu tur
ka mīnus ir apakšā. Tas tikai paņem sienu, netīšām mīnu uzsprakst. Jā, vai ka mīnus jāspēlē paralēli. Tad sienu var vākt tagad trāpi. Kamēr otrs trāpi, tad viņš var vākt. Vai te pietrūkst noteikumu? Jo vairāk noteikumu, jo jautrāk spēle. Jā, tāda komplicitāte. Vai ne? Iekšā ar tām savām kājām, tur lēkāja virsū, visu, kas tur notiek, vispār jau pārāk, kas es biju. Mirti. Un man liekas, tieši otrādiem tur reanimē to salmu. Nu, čīsti, ja viņi atdzīvosies, tad kāda veselē ir, taču cik tur tie 0,08 grami vai kaut kas tāds veselē. Stulbes. Mums reanimēs un būs klāt. Daži miligrami. Bet pasties, kā tur viss rāds fonā. Labāk nes tikai. Uvi, sāksim ar tavu maisu. Droši. Uvi, tavs rezultāts 6,2 kilogrami. Krista? Jāni? Tavs rezultāts 5,4 kilogrami. Uvi? Viņš tur darīja. Viņš tā kā šitos te taisīja. Vien tādu uzvaru. Sagatavojās tie uzvaras. Jā, tā kā nebūtu stilīgi, ja viņš jau skatītos, tā viņš uzvar. Tā kā tā krūti pagriezt. Paldies. Jep, paldies. Jā, es uzvarēju. Ok. Tik nonchalant. Ko viņš tur reāli skatās? Uvi? Viņš tur raud. Sacēlās. Ātri aizgriezties. Apsveicu, tu esi uzvarējis. Atgriezies pie pārējiem. Jā, viņš ir reāli visnonšalantākais lauksēts. Bet viņš tā cenšas, tieši otrādi, viņš tajos uzdevumos tā cenšas, bet pēc tam, zina, tālāk, vai es pat vispār necentos, pat neiesvīdu. Nu, tā izskatās bet reāli. mēs redzējām, kā viņš iesvīda, kā viņš lēc ar divas. Labs tā vienkārši. Jā. Kas nākamais uzdevums? Es aizmurē. Jā, viņš ir centās noķert elpu. Tagad viņš neelpo, izies ārā no kadra. Krista, Jāni? tavs laiks lauksētā ir beidzies. Lūdzu, nekavējoties pamet lauksētu. Kā viņš var pamest lauksētu? Gaisā. Un cervē. Un pamet lauksētu. Parasti ir šķīvi atceries, ka viņš kā aptur. Nē. Šeit viss šķīvi saplīsuši. Nu, laikam tāpēc, ka visi stilīgie vēl ir spēlē. Jā. Bet Kristi, viņi nebija stilīgie. Bļaļ, nu jā. Jā, viņa pupas parādīja. Viņa pliks pupas parādīja. Jā, iepriekšējā sērijā, ko jūs skatījāties, bez manis. Diem, un es vēl palaidu garām. No visām sērijām, tā kā lauksēts, ko esmu dzīvē skatījies, es palaidu ar plikiem. Un tieši atpakaļ, uz kur Jākabs rādīja savus uguņus. Diem, tagad es jūtos slikti. Šobrīd jūtos savā ziņā atviegloti, jo man vairs nebūs jāstrādā tā kā pārējie to darīs turpmākās nedēļas. Es bišķi bēdīgi, tāpēc, kad jāatstāj šie foršie cilvēki, godīgi pateikšu. Viņi godīgi pateiks par šie cilvēki. Nu tad, nezinu, varbūt nākamajā sērijā jāgaida kāds ciemos? Domā? Varētu uzvarēt. Manā vietā, ķip? Nē, varētu vēl kāds trešais, bro. Diem. Varbūt. Kas tev prātā? Uvis? Nezinu, paturēsim to noslēpumā. Jā, nu labi, man patīk šis mērķis, kas man ir virsū. Jā, ļoti stilīgi. Jūs mūs ļoti atbalstīsiet, ja jūs pasūtīsiet. Mūsu dirst. Un arī pasūtīšu to mērķi. Jā. Lai vairāk cilvēku steigā. Es saprotu, neviens nespatīs, kas tas tāds ir, bet tas ir reāli. Lauksētas netik labi mērķi. Esiet reāli. Tāpat, ka es teicu, lauksētas netik labi mērķi. Būsim reāli, mums jābūt. Bišķi reālākie. Hashtag netik labi. Lauksēta, jā, 7. sērija jau galā. Tā, labi. Labi, čau! Man ir vēl kaut ko teikt, bet to es pateikšu citā video. Davai, sarunās. Jā, klausīsies? Jā. Ok, nu ko, tad jau komentēt, laikojiet, mēs turpinam sēdēt vienkārši un skatīties video. Fuck you, Rakim, motherfucker. Fuck you, Rakim.